lasījums no Marka evaņģēlija 12. nodaļas. Un viņš, Jēzus, iesāka runāt uz tiem caur līdzībām. Viens cilvēks stādīja vīna kalnu, un to aplika ar sētu un raka vīna spaidu, un uzcēla torni, un to izdeva dārzniekiem, un nogāja citur. Un, kad laiks bija, tad viņš sūtīja pie dārzniekiem vienu kalpu, ka tas no dārzniekiem saņemtu no vīna kalna augļiem, bet tie to ņēma un sita un sūtīja tukšā atpakaļ. Un viņš sūtīja atkal pie tiem citu kalpu, un šo tie nomētāja ar akmeņiem, un tam galvu sadauzīja, un apsmietu aizsūtīja projām. Un viņš sūtīja atkal citu, un šo tie nokāva, un vēl daudz citu, un no tiem tie citus sita, un citus nokāva. Un viņam bija vēl viens vienīgs dēls, ko viņš mīlēja. Arī to viņš beidzot pie tiem sūtīja un sacīja, taču tie kaunēsies no mana dēla. Bet dārznieks sacīja cits uz citu, šis ir mantinieks, nāciet, nokausim to, tad mums būs mantojums. Un tie to ņēma, nokāva un izmeta no vīna kalna ārā. Ko nu vīna kalna kungs darīs? Viņš nāks un nomaitās dārzniekus un izdos vīna kalnu citiem. Vai jūs šo rakstu nesat lasījuši? Akmens, ko nama cēlēji atmetuši, tas ir kļuvis par stūra akmeni. No tā kunga tas ir noticis, un ir brīnums mūsu acīs. Un tie meklēja viņu rokā dabūt, un bijās no ļaudīm, jo tie nomanīja, ka viņš uz tiem šo līdzību bija sacījis, un viņu atstājuši, tie aizgāja. Un tie sūtīja pie viņa kādus no farizējiem un Heroda sulaiņiem, ka tie viņu pieķertu viņa valodā. Un tie nāca un uz viņu sacīja, mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs un nevienam neizdabā, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu, bet māci Dieva ceļu patiesi. Vai ir brīvi ķeizaram meslus dot vai nē? Vai dosim vai nedosim? Bet viņu viltību zinādams, viņš uz tiem sacīja, kam jūs mani kārdināt? Atnesiet man vienu sudraba grasi, lai es to redzu. Un tie atnesa. Tad viņš uz tiem sacīja, kā ir šī zīme un uzraksts? Bet tie uz viņu sacīja, ķeizara. Un Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja, tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Un tie izbrīnījās par viņu. Un saduķeji, kas saka augšām celšanos nesam, nāca pie viņa un viņu jautāja un sacīja, mācītāji, Mūzes mums ir rakstījis, ja kam brālis mirst, kas sievu atstāja bez bērniem, tad viņa brālim būs to sievu apņemt un savam brālim celt dzimumu. Tad nu bija 7 brāļi, un pirmais apņēma sievu un mirdams neatstāja dzimumu, un otrs viņu apņēma un nomira, un tas arī dzan neatstāja dzimumu, un tāpat 3, un visi 7 to apņēma un bērnus neatstāja. Beidzot pēc visiem arī sieva nomira. Tad nu pie augšām celšanās, kad tie celsies augšām, kuram tā sieva būs, jo visiem 7 tā bijusi par sievu. Bet Jēzus atbildēja un uz tiem sacīja, vai jūs nemaldāties tādēļ, ka jūs rakstus neprotat, nec Dieva spēku, jo kad tie no miroņiem celsies augšām, tad tie nec precēs, nec taps precēti, bet tie būs itin kā eņģeļi, kas debesīs. Bet par mirušiem, ka tie taps uzmodināti, vai jūs Mūzes grāmatā neesat lasījuši, kā Dievs pie ēkšķa krūma uz to runājis, sacīdams, es esmu Ābrahāma Dievs un Īzaka Dievs un Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Tad nu jūs briesmīgi maldāties. Pirmā ķēniņu grāmata, 3. nodaļa. Un Salamans noslēdza laulības līgumu ar faraonu, Ēģiptes ķēniņu, un apņēma faraona meitu, un to ieveda Dāvida pilsētā, tiekams viņš pavisam uzcēla savu namu un tā kunga Jahves namu un Jeruzalemes mūrjus visapkārt. Bet ļaudis upurēja uz kalniem, jo līdz tam laikam vēl nams nebija uzcelts tā kunga Jahves vārdam. Un Salamans mīlēja to kungu Jahvi,
staigādams sava tēva Dāvida likumos, tomēr viņš upurēja un kvēpināja uz kalniem. Un ķēniņš nogāja uz Gibeonu, tur upurēt, jo tur bija lielais kalns, 1000 dedzināmos upuļus Salamans upurēja uz šā altāra. Un Gibeonā tas kungs Jahve parādījās Salamanam nakts sapnī, un Dievs sacīja: lūdz, ko man tev būs dot. Tad Salamans sacīja: tu savam kalpam, manam tēvam Dāvidam, esi parādījis lielu žēlastību, tā kā viņš tavā priekšā ir staigājis patiesībā un taisnībā un sirds skaidrībā ar tevi, un tu viņam šo lielo žēlastību esi turējis, un viņam dēlu devis, kas sēž uz viņa goda krēsla, tā kā tas šodien ir. Un nu, kungs Jahve, mans Dievs, tu savu kalpu esi cēlis par ķēniņu mana tēva Dāvida vietā, un es vēl esmu jauns, un nezinu ne iziešanu, ne ieiešanu. Un tavs kalps ir likts tavas tautas vidū, ko tu esi izredzējis, kas ir liela tauta, ko nevar ne skaitīt, ne pārskatīt aiz lielā pulka. Tad dodi nu savam kalpam paklausīgu sirdi, tavus ļaudis tiesāt un gudri izšķirt, kas labs un kas ļauns, jo kas prastu tiesāt šo tavu tik lielo ļaužu pulku. Un šis vārds tam kungam Jahvem labi patika, ka Salamans bija lūdzis šo lietu, un Dievs uz to sacīja: tāpēc, ka tu šo lietu esi lūdzis, un sev neesi lūdzis garu mūžu, nedz sev esi lūdzis bagātību, nedz lūdzis savu ienaidnieku dvēseles, bet ka tu sev esi lūdzis saprašanu, tiesas lietas saprast. Redzi, tad es daru pēc tava vārda. Redzi, es tev dodu gudru un prātīgu sirdi, ka tāds kā tu pirms tevis nav bijis, un pēc tevis vairs necelsies tāds kā tu. Un arī, ko tu neesi lūdzis, es tev dodu, arī bagātību un godu, ka tāds kā tu neviens nebūs starp ķēniņiem visā tavā mūžā. Un ja tu staigāsi manos ceļos, turēdams manus likumus un manus baušļus, itin kā tavs tēvs Dāvids ir staigājis, tad es tev došu arī garu mūžu. Un kad Salamans uzmodās, redzi, tad tas bija sapnis, un viņš nāca uz Jeruzalemi un nostājās tā kunga Jahves derības šķirsta priekšā un upurēja dedzināmos upuļus un nesa pateicības upuļus un taisīja visiem saviem kalpiem dzīres. To brīdi nāca 2 netikles pie ķēniņa un nostājās viņa priekšā, un viena sieva sacīja: mans kungs, es un šī sieva dzīvojam vienā namā, un es pie viņas namā esmu dzemdējusi. Un notikās 3. dienā, kad es biju dzemdējusi, tad šī sieva arī dzemdēja, un mēs bijām kopā, un neviena sveša cilvēka pie mums nebija namā, bet mēs 2 vien bijām namā. Un šās sievas dēls naktī nomiris, tāpēc, ka viņa to nogulējusi. Un nakts vidū tā ir cēlusies un paņēmusi manu dēlu no maniem sāniem, kamēr tava kalpone gulēja, un to likusi savā klēpī, un savu mirušo dēlu tā atkal ir likusi manā klēpī. Kad es nu no rīta cēlos savu dēlu zīdīt, redzi, tad tas bija nomiris, bet rītā es viņu labi aplūkoju, un redzi, tas nebija mans dēls, ko es biju dzemdējusi. Tad otra sieva sacīja: nē, bet dzīvais ir mans dēls, un mirušais ir tavs dēls. Un šī atkal sacīja: nē, bet mirušais ir tavs dēls, un dzīvais ir mans dēls. Tā tās runāja ķēniņa priekšā. Tad ķēniņš sacīja: šī saka, dzīvais ir mans dēls, un mirušais ir tavs dēls, un otra atkal saka, mirušais ir tavs dēls, un dzīvais ir mans dēls. Un ķēniņš sacīja: atnesiet man zobenu, un tie atnesa zobenu pie ķēniņa. Tad ķēniņš sacīja: pārcērtiet dzīvo bērnu 2 gabalos, un dodiet vienai vienu gabalu, un otrai otru. Bet sieva, kam dzīvais bērns piederēja, sacīja uz ķēniņu, jo viņas sirds iekarsa par savu bērnu, un tā sacīja: mans kungs, dodiet viņai dzīvo bērnu, tikai kaut to nenokaujiet. Bet otra sacīja: lai tas nav ne mans, ne tavs, cērtiet viņu uz pusēm. Tad ķēniņš atbildēja un sacīja: dodiet viņai dzīvo bērnu, un nenokaujiet to, tā ir viņa māte. Un viss Izraels dzirdēja šo spriedumu, ko ķēniņš bija spriedis, un tie bijās ķēniņa, jo tie redzēja, ka Dieva gudrība bija viņā tiesu spriest.
Lasījums no Hozejas grāmatas 6. un 7. nodaļas. Viņš mūs darīs dzīvus pēc 2 dienām, 3. dienā viņš mūs uzcels, kad dzīvosim viņa priekšā. Tad ņemsim vērā, dzīsimies to kungu Jahvi atzīt, viņš tiešām ausīs kā auseklis un nāks pie mums kā stiprs lietus, kā vēlais lietus slacina zemi. Ko lai tev daru, Efraim, ko lai tev daru, Jūda, jo jūsu mīlestība ir kā rīta mākonis un kā rasa, kas agri izzūd. Tādēļ es esmu cirtis ar praviešiem, es tos esmu kāvis ar savas mutes vārdiem, un mana tiesa ausa kā gaisma. Jo man patīk žēlastība un ne upuris, un Dieva atziņa ir vairāk nekā dedzināmie upuri. Bet tie pārkāpja derību kā Ādams, tur tie pret mani kļuvuši neusticīgi. Gileāda ir pilsēta pilna ļaundaļu ar asiņainām pēdām, un kā laupītāji glūnus kādu cilvēku, tāda ir tā priesteļu draudze. Uz Sihemas ceļa tie slepkavo, tiešām tie dara negantus darbus. Izraēla namā es redzu briesmīgas lietas, tur ir Efraima netiklība, Izraels ir sagānījies. Arī tev, Jūda, ir pļauja priekšā, kad es pārvedīšu savus cietuma ļaudis. Kad es Izraēlu dziedināšu, tad Efraima noziegums taps atsekts un Samarijas ļaunums, jo tie dara viltību, zagļi ir iekšā un laupītāji ārā, un tie nedomā savā sirdī, ka es visu viņu ļaunumu pieminu, bet viņu darbi apmetas pret tiem, tie ir manā priekšā.